Pilnīgi noteikti šo modeli varētu saukt par SUV klases aizsācēju. Honda CR-V šobrīd jau aizbrauc līdz 6. paaudzei, un turpmāk mūsu rīcībā būs ne tikai pašuzlādes hibrīdi, bet arī hibrīds ar spraudni, jeb plug-in hibrīds. Turpinot apņemšanos Eiropā pārdot tikai elektrificētas piedziņas automašīnas, jaunais CR-V pieejams tikai kā viena vai otra veida hibrīds. Visos izmēros automobīls ir kļuvis lielāks, bet pats galvenais, kas attiecās uz pasažieru komfortu, gan priekšā sēdošiem, gan arī aizmugurē, vietas ir kļuvis vēl vairāk. Kas man vislabāk patīk, ir aizmugurējās durvis, kas joprojām atvērsies 90 grādu leņķī. Un visbeidzot, bagāžas nodalījums pēc ietilpības būs lielākais savā klasē. Un starp citu, plug-in versijai tas būs lielāks nekā parastajam hibrīdam. Taču ir viens āķis. Lādējumam CR-V hibrīdam ir tikai priekšējo riteņu piedziņa. The reason why the plug-in hybrid has only a front-wheel drive version is... Iemesls, kāpēc plug-in hibrīdam ir tikai priekšējā piedziņa, ir liela baterija zem grīdas. Apsvērām arī iespēju izmantot elektromotorus aizmugures piedziņai, bet, lai panāktu maksimums 50% vilkme arī aizmugurējiem riteņiem, elektromotoriem būtu jābūt diezgan lieliem. With a maximum drive force of also 50% for the rear wheels, you need quite some big electric motor. Un tad nāktos upurēt daļu bagāžnieka, pieaugtu arī automašīnas svars. So we didn't want to sacrifice that. Mēs nevēlējāmies to upurēt, tāpēc pilnpiedziņu piedāvājam tikai pilnajiem hibrīdam, jo tur maza baterija ievietota bagāžniekā un zem grīdas pietiek vietas kardānam. The underfloor is free for the propeller shaft. Hibrīd sistēmas būvēts uz 2 litru benzīna dzinēja bāzes, izmantojot pārnesumkārbu, kāda parasti raksturīga elektromobīļiem. It is actually not a gearbox. It is a fixed gear. Tā nav pārnesumkārba. Tas ir fiksēts pārnesums, kurā nevar pārslēgt ātrums klasiskajā veidā. Kas attiecās par jaunā CR-V braukšanas kvalitātēm, nenoliedzam, kad esošais modelis to latiņu jau ir uzcēlis pietiekami augstu, un sākumā bija diezgan liels izaicinājums, ko tad tagad jaunā jau 6. paaudzes CR-V varētu pārsteigt. Pārsteidz lielākoties tam dēļ, ka ņemot vērā, kad automobīls ir krietni paaudzies savos izmēros, tas joprojām ir ļoti viegli vadāms. Tā kā jaunais CR-V ir 8 cm garāks par veco, vadāmība ir svarīga. Elektromotora griezi ir paaugstināti, tagad ir 335 Nm. Tam būs ļoti spēcīgs pātrinājums, bet arī ļoti plūdena braukšana. Un, protams, plug-in hibrīdam ir ļoti liela elektriskā sniedzamība – 82 km. Pilnībā uzlādēta 17,7 kWh baterija nodrošina 0,8 litru degvielas patēriņu uz 100 km un CO2 izmešus tikai 18 grami uz 100 km. So you can use it on one hand like an To var lietot kā elektromobīlu no vienas puses, bet, kad baterija ir tukša, tas joprojām būs ļoti efektīvs hibrīds. Tas patērēs tikai ap 6,2 litriem uz 100 km. Lādējums vai ne, jaunais CR-V hibrīds kļuvis ārēji iznesīgāks. Kā vēsta tautas paruna, nekas nevar būt svarīgāks par sīkumiem. Tā piemēram, turpmāk jaunajam CR-V būs ne tikai priekšējo sēdekļu apsilde, bet arī ventilācija. Salons izskatās līdzīgs agrāk iznākušiem Honda CR-V, taču ar korekciju uz lielāku izmēru. Kas pilotam ļoti palīdz, tā ir vienkārši lieliska pārredzamība. Šīs te jumta statnes ir salīdzinoši šauras. Ja man kāds pajautātu, ko tu izvēlētos no šīm divām jaunā Honda CR-V versijām? Vai nu klasisko pašuzlādes hibrīdu vai jauno plug-in hibrīdu? Es teikšu tā, kad savelkot kopā visus plusus un mīnusus, ieskaitot arī beigās cenu, es laikam paliktu pie pašuzlādes hibrīda, jo šis automobīls pilnā apmērā atbilst mūsu pircēju prasībām, un tas joprojām ir ļoti ekonomiski. Un patiesībā salīdzinājumā ar esošo Honda CR-V pašuzlādes hibrīdu, tas ir kļuvis vēl ekonomiskāks, neraugoties uz to, ka automobīls ir kļuvis lielāks, plašāks un ērtāks.